Sveiki! Es esmu Līga, un es esmu vadītāja uzņēmumam Craft Mind Jānis from Italy. Mēs nodarbojamies ar profesionālo dziļu pārdošanu. Dzīves tiek ievestas no Itālijas, un tās ir augstākās kvalitātes dzīves gan mašīnu adītājām, gan rokadītājām, gan tamborēšanai un jebkuriem citiem rokdarbiem. Varbūt pastāsti, kā tu uzzināji par NG Media un pirms cik ilga laika mēs esam sākuši sadarbību un kāda ir bijusi tava pieredze līdz šim? Par NG Media es uzzināju, protams, no Nika skaistajiem video, kuri man sekoja visur un vienmēr. Sadarbība ir diezgan svaiga un jauna, un es esmu ļoti apmierināta ar to sadarbību. Tā profesionalitāte, kā man tika izskaidrots, un jau pirmajā tikšanās reizē soli pa solim bija izveidots plāns, ko mēs darīsim, kā mēs darīsim, bija savests kārtībā visi mani sociālie mēdīji. Es jau pirmajā reizē sapratu, ka es esmu drošās rokās, kas man bija ļoti svarīgi, lai es varu nodarboties tieši ar pārdošanu, ar klientiem, veidot labu bāzi, labu pamatu, bet man nav tās ikdienas rūpes par to, kā iet katru dienu iekšā sociālajos mēdījos, veidot reklāmas. Mēs darbojamies Latvijā jau pusotru gadu. Es uzskatu, ka diezgan veiksmīgi esam iekarojuši mūsu rokdarbnieču sirdis un rokas aizņemtas ir ar mūsu dzijām. Es pat arī esmu kaislīga adītāja, es ādu gan uz mašīnas, gan ar rokām. Ļoti svarīgi šī tekstīlās sajūtas un saprast, ko tieši mēs varam piedāvāt, izveidot no dzijām. Katra no viņām ir ļoti īpaša. Ļoti labprāt sadarbojamies arī ar Burdas mašīnu adīšanas skolu, kur meitenes apgūst mašīnu adīšanu. Tad no tās puses saprotu, ka pats vērtīgākais iegūms no mūsu sadarbības ir tieši tā sistemātiskā pieeja, ka tev ir izveidota šī sistēma, kas būtībā arī piegādā šo klientu plūsmu pie tevis īpaši šajos apstākļos. Jā, tas ir tas svarīgākais, jo, kā mēs zinām, tā kā ikdienas rutīna, tas ir tas, kas visvairāk mums apēd laiku. Ja? Un jo vairāk tu esi piesaistīts kaut kādiem ikdienas darbiem, jo mazāk tev paliek laika izaugsmei. Bet tā sadarbība ir ļoti organiska, ļoti viegla priekš manis. Un man patīk, kad NG Media strādā jaunāki cilvēki par mani. Jā, līdz ar to viņi labāk to visu saprot, viņiem ir cits redzes, punkts, jā, kā tas viss ir jāpasniedz. Arī paši klienti diezgan bieži piemin tātad šo reklāmu, kas viņiem ir bijusi aktuāla. Un viņi arī pat atnākot uz veikalu saka, jā, mēs atnācām tāpēc, ka mēs redzējām. Kam tieši kādiem uzņēmējiem tu varētu ieteikt tieši mūsu pakalpojumus? Neesmu pārliecināta, kas vēl bez jums ir tirgo, jo jūs esat visredzamākie, visaktīvākie, visforšākie. Tā kā tur jums ir absolūts bonus punkts. Par preču veidiem vai pakalpojumu veidiem, kuriem uzņēmumiem tas derētu. Pirmkārt, visa pakalpojuma nozare, kur jūs pēc tam saņemat to pakalpojumu, kuru jūs nepērkat internetā, bet jūs saņemat viņu pēc tam, bet lai par viņiem uzzinātu. Tas ir fantastiski, jā, tas tiešām strādā. Un, protams, jebkura prece, kas pakļaujās dropshippingam, jā, un jebkura, kas ir, kas saka, novedama no A punktu līdz beigām.